ēdināšanas uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi. Ēdinām gan uz vietas, gan izbraukumā, klājam galdus, priekos un bēdās, arī klienta izvēlētā vietā. Ķīvīšu krogam rudenī būs 27 gadi. 11. oktobrī svinēsim 27 gadus. Ķīvīšu krogs ir manas mammas ideja. Tālajā 97. gadā viņa bija uzdomājusi šo vietu. Vajadzēja kafejnīcu, viņa gribēja, viņa uztaisīja, un tad viņa tā kā man tā pagrūda un dara tālāk. Man nebija saprašanas par to vispār nekādas. Man bija draudzene, kas bija strādājusi kafejnīcā, un viņai draudzene. Un tad mums bija kaut kāds priekšstats par kafejnīcas būšanu kā tādu. Un tas ļoti palīdzēja. Tie sākuma gadi reāli tas arī bija tas, kas varēja izglābt. Ja ir iesākts, tad ir jādara. Kaut kā laikam tik slikti nav gājis, lai domātu, ka tas viss ir jāpārtrauc. Teikties un nedarīt, to noteikti nevarēja atļauties. Mēs jau ņēmām visu. Viss, kas kaut ko vēlējās, mēs braucām, darījām, klājām. Viss, kas bija mūsu spēkos, to mēs arī darījām. Sākotnēji mēs pašu spēkiem mēģinājām kaut ko paplašināt, jo jutām vajadzību jau. Virtuvi vajadzēja lielāku. Visa ģimene iesaistījās. Tas bija pirmais, ko mēs paši virtuvi izbūvējām lielāku. Un tad bija projekts, lauka atbalsta dienas projekts, to mēs izmantojam 12. gadā. Un tad bija viss ķīvīšu rogu rekonstrukcija, piekārtojām visu. Mums ir arī Talsos kafejnīcu pannas. Tāds negaidīts piedāvājums nāca, man liekas, kaut kāds gads 12, 2012, 13, kaut kas tāds. Bija šaubas. Iesākts ir jādara, un atteikties likās, labi, nebūšu es, būs kāds cits varbūt. Tajā brīdī es sapratu, ka nē, ka var pacīnīties. Var. Telts ir mums Covid projekts. Covid projekts, jā. Tas jau bija tas brīdis, kad telpās nevarēja sēdēt. Un ārā varēja, un tad arī tapa. Protams, izmantojot visu. Pēc tam vēl 3. gads. Man patīk, droši vien, ka man patīk. Citādi jau tik ilgi to nevar darīt un izturēt, jo nav jau tikai priecīgās dienas, ir jau arī pārdomu dienas. Jā, tad jau arī padomā, ko vajag vai vajag. Bet pārsvarā tam visam ļoti ātri tiek pāri un turpinam iesākto. Man patīk, kad ir skaisti saklāts galds, man patīk, kad ir priecīgi cilvēki, kad viņi ir garšīgi pēduši, kad viņi pasakās. Tas patīk. Dēļ to arī iespējams ir vērts darīt un turpināt.